muzeju, kurš šogad ir saņēmis prestižo Keneta Hudsona balvu, tiešām ir patīkami un pagodinoši. Un mūsu muzejs nebūtu nav virtuāls, bet ļoti reāls. Un vispār tuvojoties šim semināram un prātojot par šo semināru uzstādījumu, vai fiziskais priekšmets ir mūsdienu muzeja ikdiena vai pagātne, man jāsaka, ka mūsu muzeja kontekstā tā ir nevien ikdiena, bet arī realitāte. Tādā ļoti tiešā nozīmē. Un tādēļ ļoti svarīgi ir mūsu muzeja tieši apmeklēt un pieskarties šai realitātei. Bet tā kā šobrīd tas jums nav iespējams, es ceru, ka daudz no jums to ir izdarījuši, es mēģināšu jūs vadīt tādā fotoekskursijā un caur savu personisko attieksmi arī pret šo priekšmetisko slāni muzejā, kā man igaunijas kolēģi arī šodien minēja, tieši mūsu muzeja kā šo personisko pieeju pārstāvošo, es mēģināšu uz tādā atmosfērā ievadīt. Vispirms pastāstīšu par pašu muzeja vēsturi. Mūsu muzejs ir viens no visjaunākajiem muzejiem Latvijā. Pastāvam mēs 2 gadus. Un unikāli droši vien esam dažādi iemeslu dēļ. Mums ir privāts status, mēs esam veidoti par privātiem ziedojumiem. Un visa šī iniciatīva arī ir veidojusies ne muzeja vidē. Būtībā tieši šī fiziskā priekšmeta neparastā interpretācija mūsu muzejā ir saistām ar to, ka veidoja to kino un teātra cilvēki. Lūk, un šajā fotogrāfijā jūs redzat šķūnīti. Mūsu muzejs uzcelts līdzās šim šķūnītim, kādreizējiem šķūnītim, kurā 40. gadu sākumā Vācu okupācijas laikā šeit Latvijā kāds drosmīgs vīrs, Žanis Lipke, ostas strādnieks, arī kontrabandists savienojuma kārtībām, bija izveidojis slēptuvi. Slēptuvi holokaustā vajātajiem ebrejiem. Un mūsu muzejs ir pilnīgi jauna ēka. Tas nav izveidots šajā šķūnī, bet toties tas pilnībā vēsta tieši šo oriģinālo šķūņu stāstu. Lūk, un Žans Lipke viens pats varēja izvēlēt vairāk kā 60 cilvēkus, un šajā darbā palīdzēja visi viņa ģimene. Ģimene pilnībā iesaistījās un dalīja šo viņu misiju. Tāda bija arī 25 uzticami palīgi, un šī slēptuve nekad netika atklāta. Neviens no šiem cilvēkiem nenodeva ne citu, ne Žanu, un arī citas slēptuves. Citas slēptuves noslēpums tika saglabāts. Un mūsu muzeja ēka atkārto šī šķūņa tēlu. Tas ir pagaidu patvērums. Jūs redzat, tur labajā pusē fonā ir īstais šķūnis un jaunā ēka, kas ir kā palielināts zvejnieku šķūnis, zvejnieku celā Ķīpselā. Vēsturiski, kas ir veidojusies kā tipiska strādnieku zvejnieku sala. Šādi melni šķūņi un melnas darbotas laivas, kāds šodien mēs varam apskatīt Brīvdabas muzejā. Ķīpselā salē bija ļoti bieži parādība. Tātad šī vēsturiskā sasaiste. Lūk, un ir šai mūsu ēkai arī daudz precīzāka, bet nozīme dziļāka, tas ir nosašķirsts, tas ir patvērums. Malkas šķūnis, Lipkes dārzā, kalpoja kā patvērums, bet strādā
strādājot pie mākslinieckās koncepcijas, veidojot mūsu muzeju, tika secināts, ka Žaņa Lipkas dzīves stāsts būtībā atkārto vecās derības stāstu par Noasu, par izredzēto, kurš vienīgais spēja saglabāt dvēseles tīrību šausmīgā laikā, kad cilvēki zaudēja cilvēcību, kad cilvēki slīpa grēkā un ļaunumā, un tāds arī bija Žaņas Lipki. Viņš izlēma iet pretī, pilnīgi pretoties kādiem izdzīvošanas likumiem, normāliem izdzīvošanas likumiem karā, bet nostādīja nāves briesmās savu ģimeni, tik daudz iesaistītos cilvēkus, savus draugus, gan tos, kas glāba, gan tos, kas palika, gan ebreju geto, gan arī nometnēs, no kurienes viņš arī veic ļoti bīstamas glābšanas operācijas. Lūk, un viņam bija svarīgi tieši šī sirdsapziņas izdzīvošana, ja, nevis fiziskā. Un mūsu ēka tātad ir šis nošķirsts un patvērums. Un kā skaidro Viktors Jansons, kurš ir mākslinieckās idejas autors, fiziskais priekšmets mūsu muzeja gadījumā ir pati ēka. Mums ir eksponāti iekšā, otrajā stāvā ir eksponāti, bet visu muzeja ideju iemieso pati ēka. Tātad jau iepriekš izskanēja šis koncepcijas un konceptuālismu jēdziens. Priekšmets ir pati ēka. Un šo priekšmetu var ieraudzīt tikai ceļojot pa to, ceļojot tā iekšienē un izejot no tā, mēs varam ieraudzīt, kur mēs esam bijuši. Lūk, arhitektūra, tātad šajā gadījumā nav fons, bet tas ir pats mākslinieckās izteiksmes līdzeklis. Un muzeja konceptuālā struktūra, kā es teicu, ir atrasināta no kino pasaules. Kino teātra cilvēki to ir veidojuši. Tātad, ienākot muzejā, apmeklētājs faktiski nokļūst filmā. Viņš nokļūst pilnīgi citā realitātē, kur ir savi noteikumi, kas ir pilnīgi atrauti no ārpasaules, un dodas pa šo gaiteni, šo koridoru. Daudziem šķiet diezgan biedējošu, te pašā laikā vilinošu. Un ienākot ēkā, cilvēks nokļūst labirintā. Viņš sāk maldīties. Viņš nezina, kas sekos tālāk. Un šo sārtu apņem krāsla. Mūsu muzeja ekspozīcija atrodas tādā pustumsā krāslā. Un tikai izejot brīvībā, mēs atkal ieraugām dienas gaismu. Un šī realitāte, kas muzejā ir izveidota, ir rūpīgi saprogrammēta, inscenēta. Tur ir savs scenārijs. Un ir arī, protams, šie eksponāti ir priekšmeti, bet tie nav uzreiz redzami. Ir jābūt pacietīgam. Būtisks mūsu muzejā ir priekšmetu un tukšuma attiecības. Mums ir daudz tukšuma, paradoksāli varētu šķist muzejā, un šis tukšuma elements caurstrāvo muzeju. Vietām tas ir intensīvāks, vietām mazāk spēcīgs, bet visu tas ir saistīts ar iztēli. Ir ļoti svarīga apmeklētāja iesaiste. Apmeklētāja gatavība iesaistīties un domāt līdzi. Un tieši tādēļ pirmais priekšmets, ko apmeklētājs ierauga, kā ekspozīcijas ievads, ir šis malkas skapis.
Šis malkas skapis ir atsauce uz to pašu veidu, to bunkuru, ko Žants Lirke bija izracis. Būtībā viss kausēts, bija ziema, -30 grādu salā tika kausēta ziema. Un galvenā ieeja bunkurā bija noklāta ar malkas pagalēm. Tādēļ arī šajā skapī ir tādā taisnā grādā līdz pašiem griestiem izkārtotas pagals. Un tās, kā redz, griezslēgtas stiklā. Un varētu domāt, malka, tā protams, nav tā pati malka, ko izmantoja Žants, un viņai būtībā nav nekādas autentiskuma vērtības. Bet viņai ir ļoti spēcīga piemiņas vērtība. Un tā ir ieslēgta stiklā kā kaut kas ļoti vērtīgs, necils, bet toties vērtīgs, pats svēts. Un ieejot muzejā, pirmais, ko apmeklētājs ierauga, ir šī malka, bet šajā malkā viņš ierauga pats sevi. Viņš ierauga savu atspulgu. Nevis kādus garus tekstus par vēsturi, piemēram. Viņš ierauga sevi, un tas viņam iedod tādu mājienu saprast, ka šeit viņš var satikties ar sevi. Šeit caur viņa paša izjūtām. Žana Lirkes stāsts, dzīves stāsts, izglābto stāsti, šis vēstures posms caur pašu sajūtām tiks uztverts. Lūk, un tukšums līdzsvaro īstenībā šo priekšmetu trūkumu mūsu muzejā, jo viņš padara ļoti intensīvu pašu atmosfēru. Un šo tukšumu piepilda gan koka smarža, ļoti spēcīga koka smarža, skaņa. Muzejs ir apskaņots, ir gan muzikāls noformējums, gan arī īpašas skaņas, kas varētu būt bijušas dzirdams, slēpjoties bunkurā. Tas ir dažādas saimnieciskas skaņas, tā ir malkas zāģēšana un skaldīšana, tas ir suņu rejas un gāļa dzīsma un vējas mazgāšana. Un šis skaņu kopums no vienas puses ievada cilvēku apmeklētāju šajā iespējamā tā laika, tā notikuma atmosfērā, un otras puses norobežo viņu no tās pasaules, ko viņš ir atstājis aiz muzeja ieejas durvīm un palīdz noskaņoties. Un pēc šī tāda pirmā apceres punkta, kad apmeklētājs satiek pats sevi, sakot tāds šāds gaitenis, kurš ved uz muzeja otro stāvu, kur ir pamata ekspozīcija. Un šis gaitenis ir piepildīts ar minētajām skaņām, un ir svarīgi, ka pats apmeklētājs veicina un rosina šo atmosfēru, jo grīdā ir iestrādāti sensori, un katram no apmeklētājiem šī skaņa partitūra būs unikāla. Tātad apmeklētājs pats rada šo savu apmeklējuma pieredzi un vidi. Un tad pa nedaudz čīkstošām kāpnēm apmeklētājs nokļūst ekspozīcijā. Un šis tumšās telpas centrā ir bedre. Šis centrālais objekts, galvenā aka, kuras dibenā ir izveidots stilizēts bunkurs. Oriģinālajā izmērā 3x3 metri ar atvēršamām lāvām, kādas Žaņa Lirkes mazais dēls Zifrīds bija attēlojis savā piezīmju blociņā, burtnīcā. Šī bedre ir tāda vertikāla ās, kurai tiek pakārtots visas pārējās
ekspozīcijas daļas, kopskaitā 12 tādas kastes ar eksponātiem. Un šeit atkal parādās tāds kino efekts, tāds kadrējums. Ir galvenais vēstījums, kas ir centrā, tur ir ekrāns pašā apakšā, kurā Žaņa Lipkes sieva, Johana Lipke, stāsta par savu vīru misiju, par to, kā tās sākās. Un šis viņas vēstījums satur kopā pārējās ekspozīcijas daļas, dokumentālās liecības, kas ir kā pierādījumi. Un Johannes stāsta savu stāstu Hercam Frankam 90. gadā, apraksta, cik tiešām svarīgi viņu sirdsapziņai bija darīt to, ko viņi darīja. Viņa apraksta vienu ļoti svarīgu epizodi, kad viņa ar visu ģimeni gāja gar Hebreju geto teritoriju Rīgā un redzēja, kādas šausmas tur notiek, bērniem trūks maizes, un saprata, ka ja šie cilvēki izdzīvosim arī mēs paši, kā viņi saka. Rīkoties citādiem nespēja. Un šajā video īsajā fragmentā viņi piemin arī citus izglābtos, te bija padomju izlūki, bet bija arī citi. Žaņa Lipkes ģimene, viņa palīgi vairāk pazīstam kā ebreju glābē, bet mazāk zināms fakts, ka visdažādākos vajātos viņš ir glābis no režīmiem, arī no Ulmaņa režīmu, pagrīz komunistus, sociāldemokrātus un vēlāk arī tātad ebrejus un padomju kara gūstekņus un izlūkus un leģionārus, latviešus, kas dezertē no leģiona. Būtībā nonākot pilnīgi apolitiskā, paradoxālā situācijā, arī padomju laikā nezināja, ko darīt ar šo cilvēku. Tā arī būtībā nesaprata, ko darīt, un par varoni viņš netiek pasludināts. Bet tagad mēs savā muzejā cenšamies to labot, un kā izskatās diezgan veiksmīgi. Tātad šie 2 gadi ir tiešām bijuši pieredzes bagāti, un šis gads arī vainagojās jau ar Hudson balvu. Un viņas stāsts tātad ir kā saturošās. Tālāk sako šīs nelielās kastes, akas, jūs precīzāk jāsaka pieturas, kas ir pieturas gan Žaņa Lipkes dzīves stāstā, gan visā šīs glābšanas misijas stāstā. Katra kaste ir veltīta vai noteiktam cilvēkam vai notikumam. Šī ir Johannes, sievas kaste. Un šīs lietas tika atrastas viņu ģimenes mājas bēniņos. Viņi paši tās ir glabājuši, nav metuši ārā, izdarījuši lielu pakalpojumu muzeja veidotājiem. Un šīs lietas, šo lietu izvietojums zāles malās arī nostāda apmeklētāji tādā situācijā, kā viņš būtu uzkāpis mājas bēniņos, kur ir stāvot kāds vecas mantas apietītas malā, šķietam nevajadzīgs, bet kas ļauj arī viņam brīvi izvēlēties savu apmeklējumu trajektoriju. Tas mūsu muzejā ir svarīgi. Mēs nespiežam doties tādā konstantā maršrutā. Un šīs lietas, lietu izkārtojums, pietura izkārtojums ir pēc muzeja veidotāja sacītā, kā atsauce uz Via Dolorosa, kas ir Kristus ciešanas ceļš, tādi posmi. Mūsu gadījumā mēs varbūt nerunājam tik daudz par ciešanām, bet tieši par
par gaišo, par izglābšanos, bet katrā ziņā tie ir posmi. Tas ir posms, kurš sākas ar māju, kurš sākas ar Žaņa dzimšanu, kam seko laulības ar Johanu, bērnu piedzimšana, cilvēku glābšana, pēc tam siltās attiecības izglābtajiem, visu mūžu garumā vēstules, atmiņas un noslēdzas ar viņa apbalvojumu. Viņam, Žanim un Johanai, Izraels valsts piešķir ļoti svarīgu apbalvojumu, kā taisnīgums ar tautām. Sens biblisks apzīmējums cilvēkiem un ebrejiem, kas ebrejiem grūtā laikā viņus glābj. Un Žans Lipke būtībā iemieso visu šo glābējus starp latviešiem. Lūk, šeit ir arī lodas no citām, tā ir arī medaļa. Fotogrāfija viena no pirmajām tikšanās reizēm ar izglābtajiem un ļoti īpaši Toras Ulis augšā, kas piederēja pirmajām izglābtajiem, Hainam Smarjanskim, sanākam Žaņa draugam, ar ko viņi kopā ir strādājuši. Un šis Toras Ulis bija viņam gan geto, un arī, kad Žaņs viņu izglāba, tas tika paņemts līdz uz šo bunkuru. Tā ka tas ir tas tiešais liecinieks, ko šeit arī minēja. Jā. Un apakšējais līmenis šim vidējai instalācijai ir šis būdiņas līmenis, sukā, ebreju nacionālo būdiņu svētku tāds atribūts, patvērums uz laiku. Šeit apmeklētājs nokļūst tādā cerīgu un sapņu zonā, blāvā, šeit varbūt grūti saskatīt, tur ir ainava, tāda Latvijas starpkara ainava, jau tāda sūdošas atmiņas par to, un arī nākotnes perspektīvā kā cerību uz izglābšanos. Tas ir ceļojums atkal tuvāk izglābšanās brīdim. Un visbeidzot, izceļojot šo tumsu, apmeklētājs iznāk gaismā, gaišajā telpā, brīvībā, un tad arī ierauga uzreiz dārzu. Ierauga dārzu, ierauga īsto šķūni, pirmkārt, otrkārt ierauga pašu ēku, no kurā ir ceļojis no pat. Kā jau es sākumā minēju, ka izejot no muzeja, spējam aptvert to priekšstatu, kurā mēs esam bijuši. Un treškārt, arī kā fizisks priekšmets ir pati apkārtējā daba. Tie augļu koki, mauriņš, tie putni, kuru tur ir ļoti daudz, viss skaistā vide, kas apstiprina, ka šīs briesmas un šausmas ir galām, un ka var sākties jauna dzīve. Un no šīs dārza vides, kā tāds pēdējais atgādinājums par Žani, ir koks. Ir priede, kuras zars šeit stūrī. Zem šīs priedes Žanis tika te nošauts, bet izdzīvoja, ļaujot izdzīvot daudziem citiem pēc viņa. Un tā mēģinot apkopot, kādas tad ir šīs priekšmetiskās attiecības Žaņa memoriālā, nācās secināt, ka tā pirmā tiešām ir muzeja ēka, kas ir galvenais priekšmets, kas ir šķūnis, kas bija šis patvērums. Tad ir instalācijas, malkas, grēdas un bunkurs, kas ir atgādinājums un atsauc uz šo vēsturisko priekšmetu. Ir priekšmets, kas apzīmē apziņas stāvokli, tas ir šis būdiņas tēls. Cerības un atmiņu stāvoklis. Tad ir eksponāti šajās kastēs pieturās kā pavadoņi, kā tādi rosinātāji,
apmeklētāji caur ekspozīciju, caur šo dzīves stāstu. Tā ir daba, visaptvarošā daba, ķīseles vide, un tukšums nostājas tam visam iepratim, bet tikai ļoti piesātināts, kā jau es teicu. Tas ietver sevī gan smaržas, gan gaismu un tumsu, gan vēsumu, ienākot muzejā karstā laikā. Var sajust tādu strauju temperatūras maiņu. Un tukšums atstāja vietu apmeklētāju iztēlē un domāšanai un apcerē. Un tādējādi sāsinās maiņas. Tātad viss muzejs ir kā mākslas objekts, kurš rosina maiņas. Un tādējādi šī realitāte, ko muzeja apmeklētājs piedzīvo, var būt tāda vispārīga, pilnīga, totāla. Paldies.